Magnijam ir nozīme vairāk nekā 300 dažādu enzīmu reakcijās cilvēka organismā. Tās daudzās funkcijas ietver sevī palīdzību muskuļu un nervu darbībām, asinsspiediena regulēšanā un arī imūnsistēmas atbalstā. Diemžēl magnija deficīts ir ļoti izplatīts. Pētījumi liecina, ka 50 līdz pat 75% cilvēki nesaņem pieteikamu magnija daudzumu no uztura, kas var izraisīt nogurumu, muskuļu krampjus un pat smagākas veselības problēmas, piemēram, sirds un asinsvadu slimības, Alzheimera slimību un otrā tipa diabētu. Magnijs palīdz stiprināt kaulus, palielinot to blīvumu un samazinot osteoporozes risku, īpaši sievietēm pēc menopauzes. Tas arī regulē kalcija un D vitamīnu līdzsvaru. Magnijs ir būtisks normālas sirdsdarbības uzturēšanai, un tā deficīts palielina riskus sirds slimībām, piemēram, hipertensijai un aritmijām. Savukārt zems magnija līmenis var veicināt migrēnas, jo tas ietekmē neirotransmiterus un asinsvadu darbību. Magnijs var būt ļoti noderīgs sievietēm, kas cieš no pirmsmenstruālā sindroma simptomiem. Tas palīdz mazināt vēdera uzpūšanos, garastāvokļa svārstības, krūšu jutīgumu un arī citus diskomfortus, kas saistīti ar menstruālo ciklu. Regulāra magnija lietošana var mazināt stresu, trauksmi un pat depresiju, kas bieži ir saistīti ar zemu magnija līmeni. Es iesaku magnija bizglicinātu un taurātu formas, jo tā samazina zarnu kairinājumu un nodrošina efektīvāku magniju uzņemšanu organismā, salīdzinot ar citām magnija formām. Tam ir nomierinoša iedarbība, kā arī īpaši uzlabo nervu sistēmas funkcijas un emocionālo labsajūtu.